Sveiki visiem! Šodien es vēlos runāt par kaut ko, kas mums visiem jāņem vērā – mūsu pārtikas un dzērienu kvalitāti, kā arī to, kas tiek izsmidzināts mūsu gaisā. Gan jau arī jūs nomoka domas par to, ko tieši mēs ēdam un dzeram, un kā tas ietekmē mūsu veselību. Pēdējā laikā ir kļuvis arvien biežāk redzams, ka uz pārtikas un dzērienu produktiem tiek pielikti dažādi zīmējumi un logotipi, piemēram, Rainforest Alliance, un tomēr mēs nezinām, ko tie patiesībā nozīmē un kā tas var ietekmēt mūsu veselību. Kāpēc patērētāji pēc šādas pārtikas lietošanas iet pie ārstiem un ir slimīgi? Kāpēc pat mūsu pašu Latvijas šokolādes rūpnīca Laima tagad ir pievienojusi šo vardi? Turklāt, mēs nevaram aizmirst par tīra ūdens pieejamību un to, ko mēs patiesībā dzeram. Vai mūsu ūdens tiek piesārņots ar toksiskām vielām vai kaitīgām piedevām, kas var ietekmēt mūsu veselību? Un visbeidzot, es gribētu runāt par tā sauktajiem chemtrails, ķīmisko vielu izsmidzināšanu gaisā. Vai šie neredzamie aerosoli, kas izplūst no lidmašīnām, var radīt kaitējumu mūsu veselībai un videi? Šīs ir sarežģītas un satraucošas tēmas, par kurām mums ir jārunā vairāk un jāmeklē atbildes. Es aicinu jūs pievienoties manai cīņai par pārtikas un dzērienu drošību Eiropā, kā arī par mūsu gaisa un ūdens kvalitāti. Kopā mēs varam darīt pasauli drošāku un veselīgāku vietu visiem. Izdari savu izvēli pareizi. Eiropas parlamenta vēlēšanās balso par Tauta, Zeme, valsts, sarakstu numuru 13 par Mārtiņu Ate un uzzini vairāk par mani mājaslapā martinsate.com.